Čau, čau, nedēļas nogalē. Un ja ir nedēļas nogala, tad ir brīvdienas. Un ja ir brīvdienas, tad ir laiks kam? Kam? Protams, ka nākošajam ziņu izlaidumam. Tieši tā. Tāpēc šīs nedēļas ziņu izlaidumu pasludina par atklātu. Mēs sākam. Ziņas bērniem ražas svētki. Stāsts par kādu slapju, bet aizraujošu sporta veidu. Pārsteiguma pankūks pavāra matis izpildījumā. Šajā ceturtdienā Tehniskās Jauradas namā Annas 2 notika festivāls. Tie, kas bija atnākuši, varēja izstaigāt visu namu un iepazīties ar ļoti daudzām nodarbēm, kurās varam iesaistīties savā brīvajā laikā. Īpašā adīšana, koks un keramika, mašīnītes, lidmodeļi, nemaz jau nerunājot par zīmēšanu un līmēšanu. Skaidrs ir viens, ka šeit katrs var atrast sev piemērotu nodarbību. Un kā jau festivālā, šeit bija arī dažādi pārsteigumi un pat 3D brīnumi. Festivāls ir beidzies, tomēr šis nams darbojas katru dienu. Un šķiet, ka te par garlaicību neviens nesūtas. Kustos Pličs, Daina Kristmane, ziņas bērniem. Paklavelīn, kāpēc tu studijā atnes šos kartupeļus? Nu kā, ir taču kartupeļu ražas laiks. Un kāds tam sakās ar mums? Nu mums arī laiks ievākt savu kartupeļu ražu. Par kādu ražu iet runa? Mēs taču arī iestādījām savu kartupeli, vai tad neatceries? Māja sākumā kartupeļu brālības atklāšanas svētkos. Kopā ar daudziem citiem bērniem savu kartupeli iestādījām arī mēs. Šeit man aiz muguras ir kartupeļu svētki. Iesim skatīties. Kāpēc svētki ir kartupelim, nevis piemēram burkāni? Tāpēc, ka kartupelis ir vislabākais ēdiens ziemeļu tautām. To kartupeļu dienu izdomāja tāds kungs vārdā Andrejs Hansons. Viņš kādreiz strādāja un arī šobrīd strādā uzņēmumā Aloja Starkel, kas ražo kartupeļu cieti no kartupeļiem. Viņš ir izveidojis kopā ar savu uzņēmumu ļoti interesantu grāmatu par kartupeļiem, kas tā arī saucās kartupeļu grāmata. Un no šīs grāmatas ir radusies visa šī kartupeļu ēra šobrīd, gan arī visa šī kartupeļu spēle, ko mēs tagad sāksim spēlēt. Kas notiks ar iestādītajiem kartupeļiem? Visi bērni visu vasaru kartupeļu audzēs. Un rudenī, 7. septembrī, šeit visi brauks atpakaļ un mums būs ražas svētki. Visiem būs jāuzrāda, cik daudz ir izauguši tie kartupeļi tajos podos. Un pēc tam, pavisam vēlā rudenī, tad, kad kartupeļi jau novākt, mums būs opera par kartupeļu ceļojumu uz Latviju. Šajā podās iestādīja mūsu kartupeli. Ceram, ka tas izaugs liels. Cik man zināms, smagākā kartupeļu raža bija vairāk kā veseli 3 kilogrami. Bet kā gājas mums, to redzēsim tūlīt. Bet, ķeramies pie lietas. Bet pankūkā noteikti pietiks. Pie kartupeļiem mēs vēl noteikti atgriezīsimies, bet tagad pievēršamies kādam nedaudz slapjam stāstam. Tu atkal kaut kādas mīklas, un kāpēc slapjam? Tāpēc, ka slapjam un beidz uzdot jautājumus. Vienkārši skaties.
Burāšana ir viena ļoti interesanta lieta. Es domāju, ka daudz no jums arī vēlas kļūt par kuģu kapteiņiem. Līdz tam gan ir ļoti tālu, bet varētu sākt ar burāšanu. Internetā ir rakstīts, ka par burāšanu sauc spēlu līdzekli, kas ar vēja palīdzību pārvietojas pa ūdeni, bet burāt varot arī pa sauszemi un pat pa ledu. Mēs gan sāksim ar populārāko – ūdens burāšanu. Un tas nav tikai tāds atpūtas veids, bet īsts un nopietns sports. Tūlīt noskaidrosim, kā tas ir trenēties burāšanā. Vispirmkārtām tas nozīmē iemācīties saprast vēju, kā var tikt uz priekšu un aizbraukt tur, kur vēlās. Kā notiek treniņi? Te mēs varam redzēt, bērni sasēžās mazās laiviņās un brauc pa distanci un izpilda dažādas vingrinājumus, atkarībā no vēja. Vai ir kādas īpašības, kuras ir vajadzīgas, lai kļūst par labu burātāju? Es domāju, diezgan daudz izturību vajag, pacietību, drosmi. Jā, bet burāšana arī visu šīs īpašības attīsta. Vai arī visu ziemu varēs burāt? Ziemā jau tā īsti nesanāks, būs aizsals, tad varēs ar ledus optimistu burāt. Ziemā mēs trenējam fizisko izturību, mācamies peldēt, visi jau parasti gan īstenībā māka, un mācamies burāšanas teoriju, kas aizņem arī diezgan daudz laika. No kādu vecumu var sākt burāt? No kādiem 7-8 gadiem, tā teiksim. Kur jānāk? Varat nākt pie manis, pilsētas jāklubu, bet ir arī citi klubi Latvijā. Kā tevi sauc? Mani sauc Rihards. Ir ļoti daudz sporta veidu. Kāpēc tu izvēlējies tieši burāšanu? Es no sākumu ar draugiem braucu uz jahtas, un tad mani tētis pierakstīja burāt, un man bija prieks. Kas ir grūtākais, bet kas visvairāk sagādā prieku? Grūtākais man šķiet ir uzvarēt, sacensties vispār ar citiem labiem burātājiem, un uzvarēt ir pats grūtākais. Un visvairāk sagādā prieku tas, ka ir vispār kaifs, ir interesanti braukāties, zināt, kā ir jābrauc pie kāda vēja. Jā. Ko tu teiktu bērniem, kuri vēlas uzsākt šo sporta veidu? Es domāju, ka ja viņi tiešām to vēlas darīt, lai viņi droši nāks pilsētas jahtklubu, kas atrodas te Ķīpsalā, un ka viņi droši nāk, ja viņi tiešām vēlas burāt. Jā, tas ir diezgan interesanti. Tev ir bijis kāds piedzīvojums jahtā? Pagaidām lielākais piedzīvojums man tā šķiet, ka es pirmo reizi iekratu ūdenī pēdējās sacensībās. Kā tevi sauc? Mani sauc Agate. Vai tu esi vienīgā meitene šajā pulciņā? Šī klubā es esmu vienīgā meitene, bet citos klubos ir vairāks. Kas tev tik ļoti patīk šajā sporta veidā? Kad šeit tā kā viss notiek uz ūdens, man patīk ūdens. Foršākais ir tas, kad var piedalīties sacensībās un vinnēt. Ko tu gribi pateikt tiem, kuri vēlas sākt burāšanu? Es viņiem gribētu pateikt, lai viņiem izdodas burāt un lai viņiem patīk. Šis tiešām bija īsts piedzīvojums. Es sapratu, ka burāšana ir ļoti foršs sporta veids. Ernests, ziņas bērniem. Tā, Elīna, tagad es jautājumu uzdošu tev. Kādas svētki tiek svinētas šajā svētdienā? Pielūguši, to jau es zinu. Šajā svētdienā tiek svinēta tēvdiena, un es zinu vēl vairāk. Latvijā šo dienu svinēs tikai 5. reizi, tomēr šie svētki kļūst arvien populārāki. Un ko tu pati par to domā? Man jau liekas, ka tas ir forši, jo tētiem taču arī vajag savus svētkus. Bet ja jūs to nezinājāt vai vienkārši neesat paspējuši izdomāt, kā pārsteigt savu tēti, tad nākošais sižets domāts tieši jums. Tāpēc tagad aši izdzenām tētis no istabas un skatāmies. Mēs savu ražu esam novākuši un vajadzētu kaut ko uztaisīt. Un es noteikti zinu, ka mums Matīs varētu palīdzēt. Ko mēs uztaisīsim? Mēs uztaisīsim kartupeļu pankūkus. Mums palīdzēs mans draugs Mario. Čau! Kā mēs kartupeļu pankūkus taisīsim? Mēs kartupeļu pankūkus taisīsim no sīpoliem, burkāniem, kartupeļiem un cukīnī. Bet pats galvenais – baziliks un asie pipari. Tad pankūks iznāk fantastiskas. Tad sāksim. Kartupeļi. Un ir jāsagriež kartupeļi ir jāsagriež 3 šķēlēs.
Mario, lūdzu, pados man burkānus. Jā, lūdzu. Paldies. Burkānu mēs arī varam sagriezt 3 daļās. Marta, pados lūdzu man cukīnī. Paldies. Šo te daļu es domāju, ka nevajadzēs. Un tad mēs ieliekam blenderī. Tad būs nākamais. Matīs! Jā. Kā vēl var citādāk pablenderēt? Var izmantot rīvi un jāizmanto rupjā rīve. Paldies! Tauta raud no asarās, ko nu ēdīs vakarā. Tauta raud no asarās, ko nu ēdīs vakarā. Kas notiks, kad viss būs gatavs? Tad mēs ieliksim bļodā un ieliksim tur sāli, piparus. Dažādus piparus var. Un tad samaisīsim visu. Tagad mēs uzliksim bļodā un maisīsim. Un sagriežam čilī piparus drusciņu. Varat arī nelikt čilī piparus, bet kā jūs vēlaties. Tie, kuri grib asākus, tie jau varēs likt. Un ieliekam bļodā. Mums ir jāpievieno ļoti 2 karotes milta, 1. Būs vēl jāpieliek 1 ola. Un tagad atkal samaisām. Un kas tālāk? Tad mums vajadzēs ielikt, būs jācepj pankūks un tad varēs ēst. Bet obligāti, kas ir jāieliek, ir jāieliek baziliks. Es jau to izdarīju. Panna jau ir uzsildījusies. Tā, mēs pieliksim eļļu. 2 karotes, es apmēram tā. Nē, tas būs par daudz. Es pastīšos, ja pankūks ir jau gatavas. Tā, mēs tagad apgriežam pankūku. Tā. Un uztaisīsim mazāk ugunci. 7 liekam. Tā. Tas jau būs labs teiktajiem pārsteigums. Bet žēl, ka drusciņ piedega, bet nekas. Nu, tētiem tik un tā patiks. Bet garšo labi. Tiešām. Labāk nekā ceļēt. Tas gan izskatījās garbi. Un galvenais, ka nemaz nav grūti, bet lielisks pārteigums garantēts. Tieši tā. Nevajag jau daudz, lai kādam sagādātu īstu prieku. Novēlam, lai arī jums izdodas pārsteigt savus tētus, bet mēs sakam čau. Atdzamies nākos nedēļ. Atā! Paldies par sarunu. Kas tev tur ir? Sakotīs. Ko tu sakotīsi? Odi, kuri sūc asins, tu neredzi? No burkāniem, kartupeļiem, sīpoliem, cukīnī. Paklavēlī, kāpēc tu esi studijā atnesuši šāks bišķiņas? Uz mani pāriet! Es zinu. Savējo? Jā! Davai! Kas tev ir? Tu nevari sagaidīt telefonu? Saki,